Mēdījos parādīsies informācija, ka video augšupielādēšanas vietne YouTube varētu investēt 50 miljonus mūzikas vietnē Vevo. Pats darījums būs appusēji izdevīgs, jo apmaiņā pret 50 miljonu investīciju YouTube iegūt gan 10% no kompānijas, ņemot vērā, ka mūzikas vietne Vevo ir aptuveni 500 miljonus ASV dolāru vērta. Un, protams, tādā veidā Vevo paliktu piesaistīts YouTube, kas kompānijai Google ir ļoti izdevīgi. Kompānija Microsoft internetā izplata informāciju ar saukli Don't get Googled by Gmail. Šo kampaņu Microsoft izstrādājas pret populāro Google piedāvāto e-pastu. Šādā veidā Microsoft piesaistīs uzmanību Google lietotāju privātuma noteikumiem, jo Gmail lietotāju e-pasti regulāri tiek izmantot, lai ievietotu cilvēkiem interesējošas reklāmas. Atsaucoties uz to, ka aptuveni 70% lietotāji nezināja par Google darbībām, Microsoft piedāvā izmantot viņu e-pastu Outlook.com, kur privātuma noteikumi ir labvēlīgāk lietotājiem. Kā atturēt jauniešus no sociālo tīklu lietošanas? Pavisam vienkārši. Amerikas Savienotajās valstīs kāds tēvs ar savu 14-gadīgo meitu noslēdzis Facebook deaktivizēšanas līgumu uz 5 mēnešiem. Šādu vienošanos tēvs panāca samaksājot meitai $200 ASV, kas acīmredzot bija pietiekami, lai atturētos no sociālā tīkla Facebook lietošanas. Informāciju par šo vienošanos pats tēvs publicējis savā blogā.